Ātri izdodas tagad Rīzniekiem nostiprināties pretinieku zonā. Bērziņš uz zilo līniju Briedim. Spēlē Briedis atpakaļ Ripu Bērziņam. Labs metiens aizsargam. Tikmēr pirmo iespēju nesanāk realizēt Rīzniekiem. Kopumā arī jāsaka, ka nebija īpaši izteiksmīga šīta spēle, bet tagad, kas par momentu Šņeps tomēr neuzlauž tur Maksimu Dūlu citos Eiropas klubos. Un tādiem arī zināmākiem tās pauzes laukumā. Tur redzam, ka Diļevkas partneri devušies nomainīties uz svaigām kājām. Bontramovičs tagad laukumā, tur Rīza Privoda vārds priekšā netiek līdz spēlei. Šņeps saņem tālo piespēli. Tagad, kamēr pārējie partneri ieslos zonā, galā gan pats punkti. Bet jāsaka, ka šodien īpaši daudz ar savu virknējumu nav sanācis viņam uzbrukumā būt. Tagad Sārts gatavo metienu tuvē augšējā stūrī. Bontramovičs uz zilo līniju Petersonam. Petersons pavirzās tālāk mat pa vārtiem. No labas pozīcijas Smirnovs uz priekšu Solostejam. Visādiem no Rīzniekiem uzlauž to Maksimu Duvi. Vēlreiz Diļevka, vēl viens šāviens un vēlreiz Tēnis Duve. Uzvar šoreiz jau Rīznieki iemet. Brāls jau nebija īpaši izdevīgā pozīcijā. Tagad Solostejs tajās to arī pieraidīt. Tovarišs, viņam metiens tālāk, gan Macievs. Doties uzbrukumā Zaprivoda, izvairās no spēka paņemiena, vēlreiz Zaprivoda un Šņeps tikmēr šeit caurgājiens iezīmēs Šņepstam un galā krīt Šņeps un kā šeit nav 2 minūtes. Rokins, gan arī viņa asistents Sergejs Ķoluškins. Arī maina vārdsargu pret sasto laukumu spēlētāju. Tagad Oļiks Rokins, Briedis uz malu, Solostejs šāviens, tur tukši vārti. Ražīgākās spēles tieši punktu ziņā ir bijušas. 3 vārdus guva arī 2 cīņās viņš Lietuvā, kad galēji. Un vakardien gan jāsaka, Rīzniekiem īpaši daudz nesanāca spēlēt vairākumā. Briedis tikmēr šāja pa vārtiem, izdodas Maksimam Duvei. Ripu šoreiz atvērīja, tālāk jau Bērziņš, brīva iespēja viņam. Mēs pa vārtiem to laukumā no pirmās vairākuma brigās, tagad gan pats arī ir devies uz nomaiņu. Arī sanāca Elektrāniem izcīnīt uzvaru, bet tagad metiens no diezgan labas pozīcijas. Kristers Bukšs jau Rīdznieki var iešūpot un iesākt savu uzbrukumu Diļevka. Un labs moments, gandrīz jau tas, cik fiziski būs spējīgi šodien lietuvieši, par cik tikai 3 pilnvērtnieki ir jaunāki un arī salīdzinoši pieredzējuši. Komanda ir lietuviešiem tīpaši galvenie spēlētāji līderi. Ekipējumā Rīznieki turpina uzbrukt. Rikošets, ļoti grūts metiens, bet šodienas spēlē un skatīsimies, kādus secinājumus būs izdarījuši Rīznieki. Tagad nomināli 2. vairākuma brigāda laukumā. Uz zonā jau ielgus diezgan cīņa pie laukuma apmales. Sārts uz zilās līnijas atgūst Ripu. Tomēr Rīznieki Šņeps trāpa pa vārtu ārpusi. Nēmā. Saspēle uz zilās līnijas, brīvs metiens šķūtākuma brigādi Oļiks Rokins. Skatāmies atkārtojumā, bija kā vairāk metieni, šoreiz realizēt Rīzniekiem netiks. Diļevka. Šodien viņam kapteiņa pienākumi ir. Un mainiekiem Zaprivoda šeit izgājās 2-1, iezīmēs Rīgai. Zaprivoda pats šoreiz uzņēmās institīvu, met arī varbūt no pašas izdevīgākās pozīcijas, pat cik bija nosakta šī piespēles līnija. Uzvar šoreiz vēl vienu iemetienu Edvīns Bērziņš. Arī. Sakot, tāda agresīva cīņa laukuma stūrī. Tagad 41 līdz vārtu priekšā. Meties no Asalēņķa pa vārtu ārpus Ripa trāpīja. Maz no šiem 20 metieniem bija no tādām patiesi bīstamām epizodēm, bet bīstam tikmēr šajā. Interesanti piespēle bija, tur iecerējis Verenis, bet tagad šāviens Češļa virzienā neredzēja. Tur arī pagaidām īpašu efektivitāti šī virknējuma. Nesam mēs redzējuši kopumā 4 periodos. Vēlreiz Kumeļovskis uzmanības centrā, šoreiz iemetienā cīnās pret Bērziņu un Maksims Duve, kura vēl nebija piespiest un vienlaicīgi arī sanāca, var teikt, šo kontaktu izdarīt ar vārdsargu Rīznieku uzbrucējiem. Tagad metiens Bērziņa izpildījumā no vārtu priekšas, īpaši spēcīgs un precīzi nesanāca, par cik lēkājoši Ripa bija. Uzreiz izdara metienu vienā pieskarienā, tagad jau Polis.
Viņam tiek iztraucēts. Atliec Rīpa pie Boltramoviča. Tagad iespēja atbildēt jau rīdzniekiem ar savu apdraudējumu. Un arī tas Boltramovičs. Izlidojas vārtiem. Tur labi ar korpusu pieturot Rīpu. Metiens no zilās līnijas. Un tālāk tukši vārti. Pacelt ir tieši roku. Un gan turpinās rīdzniekiem. Un nav Rīpa vārtos. Kā Rīpa, kas uz tālu mal arī tur pielavās līdz vārtu priekšai. Un meklē tagad tālākos risinājumus rīdznieki. Macijevskis atpakaļ uz zilo līniju. Šāviens pa vārtiem. Atvaira Duve. Es īsti nenomicinājos no šīs epizodes. Otrā nomināli vairāku brigādu. Tagad laukumā Briedis. Un iesauglā ražģais rīdznieku uzbrucējs. Tur arī izlaužās pāri visam laukumam. Solostejs izcili un tālāk Šņeps. Uz malu šoreiz pavisam neprecīzi piespēle, bet tur nonāk vārtos arī viens no rīdziniekiem. Boltramovičs tas bija, un turpinās nopietnākais metiens no Elektrēna Enerģijas iespējas. Un rīdznieki tagad pretinieku zonā, vēlreiz Pumpiņš uz vārtu priekšu, un tur lēkājoša Rīpa. Tagad iespēja arī pāriet uzbrukumā, līdz ar to rīdzniekiem Diļevka. Virzās uz centru, skaisti nospēlē Diļevka, un tālāk gan Maksims Duve ķērāts.